Un tā spēle atsāks ar Latvijas izlases vairākumu. Ripa pie Mārtiņa Cipuļa, tagad jau pie Herberta Sīļa, vēlreiz pie Cipuļa. Cipuls atpakaļ uz zilo līniju, Ripa pie Pujats. Pujats uzmet uz vārtu priekšu, tomēr Čehi to Ripa pārtver un izmet vārtus zonas. Nu jau Ripa ir pie Edgara Masaļas vārtiem. Viss jāsāk ir no saviem vārtiem. To iesāk Georgijs Pujats, piespēl Ņižavijam. Ņižavijs labi, iet zonā. Nu, te gan nesaprotas mūsējie savā starpā, un Čehi iziet 2-1, ļoti bīstami. Un Rolineks, diemžēl 0-1, nu diemžēl jā. 0-1, Sprukts iemetienā, un šeit nepārāk veiksmīgi. Un Jakubs Lepīšs, Edgars Masaļs izglābi, Latvijas izlases no vārdu zaudējumu. Jāturpina cīnīties, Čehi turpina uzbrukt. Sotnieks tur grūstījās, taču par laimi noraidījumu neiedeva viņam. Mūsu ieteikt Ripu atmet vai neizdodas Dārziņam uztvert Ripu. Tomēr veiksmīgi apstākļu sakatības rezultātā Ripa nonāk pie Dārziņa, kurš piespēl Spruktam un Sprukta metien pa vārtu stabu. Nu jau, kā paveicās mūsējām tagad vārtu stabiņš glāb mūsējos. Arturs Skuldi jāsāk jaunu uzbrukumu, Ripa iemet pretinieks zonā. Šeit par to cīnās Vasīļos, un šeit jau Ripa pie Pečuras 1-2 Pečurā, Ripa vārtos. Latvija samazina rezultātu, un šeit gan redzam vispirms, kā Jānis Sprukts, jā, metienu Vokons pieskārās Ripi, un tāpēc tā trāpa vārdu stabili. Bet labi mūsējā lieliski, un šeit gan Pečura, un lielisks metiens vārtu devītniekā 1-2. Un jāturpina cīnīties.